Zelta čiekuru balvu par mūža ieguldījumu saņem Laimdota Straujumā. Ir licies svarīgi, lai attīstītos ekonomika, lai attīstītos koku rūpniecība, tai pašā laikā, lai paliktu mežs, kas ir ne tikai biznesa avots, kas ir arī kultūras sociālais avots, kas ir arī vides, kas ir svarīgs mūsu nākošajām paudzēm, bērniem, mazbērniem. Man personīgi mežs vienmēr ir bijis būtiskāks nekā jūra. Daudz iet pie jūras atrast sevī mieru. Mani mežs varbūt tāpēc, ka es nāku no tālās Latgales un tur man blakus bija mežs. Manuprāt, svarīgākais pašam sava apziņa. Ka savs darbs ir izdarīts un izdarīts jēdzīgi. Manuprāt, ir jāmeklē katram mums jēga savā darbā. Lai tas būtu svarīgi labi valstī, labi nozarei un īstenībā labi sabiedrībai. Mēs varam balstīties uz to, kas mums ir. Mežs, zeme, jūra un cilvēki. Un atrast šo miedarbību, kas ved mūs uz priekšu, ir ļoti svarīgi.